Tā bija mūsu nakts māja. Viss ir ļoti labi, tikai te Portugālē ir tā, ka kalni un slīpumi, un ja ir šāds te parkings, varbūt, ka mašīnām labi, bet mocim izbraukt smagām vēl pasažieri diezkas nav. Tāds viņš uz leju iet, un iela pat arī ir. Tur uz leju tas slīpums nav tik liels, bet šeit slīpums ir diezgan. Nu ko? Turpinam Portugāles programmu. Jā, Artur, tu esi gatavs šodien? Ko, jā? Mēs esam savā pirmajā apskats vietā, Gimanraiša vai kaut kā tā, ja es pareizi izrunāju. Vieta, kur ir dzimusi Portugāle. Iebraucām kaut kādā laukumā, es ceru, ka ne kaut kādā speciālā zonā, kur tikai ar speciālām atļaujām. Bet, nu, paprasījām vietējiem, vai te var nopirkot mocīt, viņi teica, ka jā. Te nav tā kā Rīgā. Nu, jā. Un tad mēs ejam skatīties. Visu var braukt. Vecpilsētu pastāja. Jā. Kur jau ir skaists cēks. Nē, tas ir. Tas ir tev. Kurš no mums ir lielākais šopingers, var minēt? Tikai vienu reizi. O, pasties kāda skaista iela. Viņš jau laikam pieredz pie turistiem. Čau, suņa! Ir agrs rīts, pilsēta vēl guļ, bet ja man jāizvēlas Gimanraiša vai Braga, tad varbūt labāk brauciet šeit. Te man labāk patīk. Kā tev, Artur? Pagaidām divas ielas izgāja. Nu jā, bet te ir foršāk. Artur, es jau gribētu, lai tu bišķiņ paklusē. Man te visur būs mūzika jāliek virsū. Šitā jau materiāls ir sadirsts. Un fiška kaut kā bišķiņ bremzē. Nu. Un tur arī interesanti. Pies. Pella. Šis ir dārs, skvēriņš. Un tā es īsti nezinu, pasties, kā tā viss ir ar zāli, ar puķēm. Šīs ir 15. gadsimta freskas ar roku. Zīmēts oriģināls. Varbūt. Kā man patīk tās flīzītes. Tās mājas uzreiz ir tik mīlīgas tādas. Tev varbūt vajadzēja virtuvei pasūtīt. No Portugāles flīzītes, vai ne? Opā! Nu, mēs jau izies. Viņiem vajag populāri ziņas teikt? Nu? Jā. O, šitas ir kur. Redzi? Tev. Varbūt tu gribi. Nu, tad ieej veikalā, ja varbūt tu gribi. 5 pāri. Viņš var skriet pa balkonu tikai jau. Es domāju, ka tur katram ir vēl šitāds nodalījums. Nav tā, ka tu no viena gala var aiziet līdz otram galam. Tas ir restorāns. Tur ir restorāns. Aptiek tur arī ir. 4 zvaigznes.
diemžēl Portugāla mums arī īpaši nelutina, ja atkal jau bišķiņi līst. Bet nevis tāds kārtīgs lietas, bet tāda pidžināšana. Bet nu vienalga, jā, te varētu būt. Nu neko. Kādu no dieviņš laiki devis, tāds nu ir tā. Nu tam vajag būt acīm redzot. Cerību, ka dienvidos būs bišķiņi savādāk. Patīk tās šaurās vecpilsētas ieliņas. Jā. Ja arī pasties kāda smuka ēka. Redzi? Portugālē tik kalna augšā, kalna lejā. Vai labāk lejā nekā augšā. Apstīsimies, cik tās biļetes samaksā. Mūsu kultūras programma turpinās. Lietiņš ir pierimis. Ejam skatīties Gimaraišas pili. Cietoks. Vai cietoks? Nē, Castello viņš ir. Castello. Jā. Te varbūt es Alfonso ir plosījies šitajā te. Uz tām gultām, ko mēs redzam. Tur ir šitā plosījies. Tur. Es filmēju. Te nekas vairāk nav. Jā, varbūt tāpēc arī nekāds biļetes vairs netirgo. Jo tur ir danģers. Un šitā apiet apkārt var. Vēsturiski pils Portugāles. Un vairāk viņš izskatās pēc cietokšana. Jā. Dzīvošana te nekāda nebija. Varētu teikt, ka Portugāles dzimšanas vieta. Jā, reku, un te jau viss ir apkārt, mēs esam apgājuši. Braucām, beidzot atbraucām, esam Porto. Un dodamies staigāt. Būsim principā pusotru dienu šodien un rīt vēl visu dienu. Gan atpūtīsimies, gan pilsētu kārtīgi izbaudīsim. Kaut kādas portugāļu kūciņas pagaršosim, vietējo vīniņu, kaut ko no vietējās virtuves. Jā, Artur? Jā. Jā, man liekas, ka mums ir šita taisni jāiet te. Pa to šauro ieliņu, reku, tur. Šauru ieliņu. Šitā vecā tas tā. Nu, tas lies kāda arī visādas maizītes. Nevar saprast. Vietējo. Jā. Porto tādā ziņā tā kā Neapola. Tad bišķi, nu, nav tāds bardaks tāds, bet nav tas, sakops, viss nav izlaizīts. Un ir tāds, nu, tas senatnīgums jūtams, vai ne? Šito māju man sanāks nobildēt, kā tu domā? Gribētu mazliet tā kā pacensties. Nerunā rups vārds, es filmēju. Tas viss tiek iemūžināts. Man būs pīkstuļi jau nevirsū. Tā kā jau notiek rosība. Tā mums jāiet pāri, es tā saprotu. Skaisti Porto skati. Kaut ko renomēt. Ceļ jauni, un tur ir kaut kas, un tur ir kaut kas. Rindās mēs ar Arturu nestāvam. Visur, kur ir kaut cik lielāka rinda, uzreiz mums atkrīt. Ja mēs, nu, labāk to laiku pavadam pastaigājot pa pilsētu nekā stāvot rindā. Lai kāds arī tas skaistums iekšā nebūtu, mēs izvēlamies tad tomēr teiktam nē. Mēs pabaudīsim labāk skatus bez rindas. Artur saka, nav vērts maksāt naudu, ja īpašums ir tā nolaists, viss jumts apaudzis ar zālēm. Bet nu ies paskatīsies, kas tur notiek. Tās jau tā kā feniķieši. Vai ne? Jā, kur tas ir jāiet? Mēs tagad uz leju. Mēs uz leju, lai pēc tam uz augšu.
Es negribu tā uz ielas vējā. Nē, uz ielas es arī negribu. Vējā būs augstā, ir it kā silts, bet, kad uzpūš vējš, ir ļoti vērs. Un ilgstoši sēdēt ārā būtu pa vēsu. Vai tā ir stacija, vai tas nevar saprast? Policija apakšā. Tad varbūt, ka tā ir stacija. Nopildē policijas močs. Jā. Baigi auļot. Pagā? Tu vari kuģīt izbraukt. Gandrīz uz gurķi nolikt. Uzbraukt ar funikulieru vai uziet ar kājām, tad mēs iesim ar kājām, vai ne? Mēs nevaram atļauties. Mēs esam pārāk daudz sēdējuši, tāpēc kardio treniņam būs būt. Tas nav modīt, okī? Jā. Nē, Bad Boys Blue. Tas bija funikulieris, pa kuru mēs varējām uzbraukt. Bet mēs nebraucām, mēs gājām ar kājām. Tilti. Un tur ir kabīne tele. Vienkārši viņš paceļ no tā rajona. Jā. Tas ir tā kā funikulieris tikai pa gaisu. Lai tev nav jāskāpelē aiz aizdamies, samaksā bišķiņ naudiņu un uzbrauc. Burmester. Es laikam nepareizo pogu spiedu, sorry. Reku ir augļi, dārzeņi. Šitās ir šokolādes. Reku te par rakstīts no real fish, this chocolate sardine. Eļļiņas. Jā. No. Jā. Šinīs brīžos man ir žēl, ka mums ir tikai mocis, ka mums darētu tomēr mašīnu vai vismaz tā Atceries, mēs redzējām vienu ar to piekabu, ka brauc.
Kad tu teici nekādā gadījumā. O, reku sieri. No, cik tad viņi te maksā? 25 eiro kilogramā. Reku tu. 8 eiro šitādi laiviņi, nu, tāds trauciņš, kas nav. Reku. Nu, man liekas, zini, kas man liekas? Ka te cenas ir bišķi tomēr tādas turistiskas. Te var, nu, just tāds, ka tā pagaidām te neizgāz visu manējo maršrutu. Skaties, redzi? Nu. Jā, to ir pievilkt. Tikai smuki filmē. Ausā neko netāk. Kas te šito strādā uz sāniem? Uz sāniem viņš nestrādā nemaz. Mercado. Jā. O. Uz 9.33. Tagad es sāku jau pierast. Ну давай. Baobab ты.
tādu sūdu būs sapilnēks un likšu, viss, kas būs tāds nekas tāds. Nu, paldies tev. Es tev varu nofilmēt. Paldies. Porto. Ilva Porto. Ilva Porto Sporto. Varbūt Ilvas draugs būs atkal dziedātājs slavenais. Varbūt vēlāk. Viņš arī pensici. Jā. Kamēr viņš nav, es arī varu apsēsties. Nu, tu man visu laiku pa priekšu. Tas man, kad tu man šī vēl ierē pa priekšu, tas man arī kaitina, kad es filmēju. Reku rozā vīna muzejs. Reku provade vīņos. Vīna degustācijas, tas cik te ir.